sociālas zinības 1. klasei. Šodien mēs apspriedīsim, un mūsu temats būs naudas pasaulē. Par ko šodien runāsim? Kas ir nauda? Kā radas nauda? Naudas veidi. Kāpēc mums ir vajadzīga nauda? Un darbosimies praktiski. Kas ir nauda? Senos laikos cilvēki katrs darīja savu darbu, un lai tiktu pie kādas mantas vai pakalpojuma, mainījas. Zemnieks gāja pie drēbnieka ar kartupeļu maisu un saņēma par to cimdus vai zeķes. Tomēr mainīšanas aizņēma daudz laika, tāpēc cilvēki izdomāja, ka varētu tirgoties un radīja naudu. Tā zemnieks, pārdodot maisu kartupeļu, saņēma naudu, ar kuru varēja iet pie drēbnieka, kalēja vai cita zemnieka, kas audzē, piemēram, vistas. Tā notiek arī mūsdienas. Katrs dara savu darbu un saņem noteiktu naudas summu, par kuru var nopirkt dažādas lietas, bet tikai tik daudz, cik naudas nopelnīts. Naudas veidi. Vai jūs zināt, kādā veidā var būt nauda? Pareizi, banknotes un monētas. Varbūt jūs zināt vēl, kāda veida var būt naudiņa? В наше время деньги могут быть не только в двух видах, в монетах и банкнотах, а также на банковской карточке. Наверняка вы видели такие карточки у своих родителей. Kāpēc mums ir vajadzīga nauda? Для чего же нужны нам деньги? Lai nopirktu mums vajadzīgas preces. Varbūt pārtikas preces, saimniecības preces vai vēl kaut kādas lietas, drēbes, piemēram. Lai apmaksātu rēķinus par telefonu, dzīvokli, pulciņiem un tam līdzīgiem. Lai apmaksātu pakalpojumus, piemēram, ārsta pakalpojumus, friziera pakalpojumus. Lai apmeklētu kinoteātri, rotaļu istabu, zoodārzu, baseinu. Lai kaut kur aizbrauktu, piemēram, ciemos, pludmalē, ceļojumā. Un tagad darbosimies praktiski. Veikalā. Edgars iet uz veikalu viens pats. Naudas maks viņam ir kabatā. Tur ir 1 eiro. Veikals Zīlē ir tuvu, blakus mājā. Viņš pazīst pārdevēju. Tā ir Jāņa mamma. Nu, Edgar, ko šodien pirksi? Jauta pārdevēja. Edgars nedaudz apjuk. Viņš pēkšņi ir aizmirsis, kas jāpērk. Pastāvi padomā. Es tikmēr apkalpošu otro pircēju, sāka Jāņa mamma. Edgars paskatās uz pārtikas plauktiem, zens ierauga maizes klaipus un sāk atcerēties. Tagad jautājumi. Kāpēc, tavuprāt, Edgars aizmirsa, kas ir jāpērk?
Pareizi varētu būt, ka viņš ir nobijies, vai arī slikti klausīja vecakus un aizmirsa, ko tad tieši vajag nopirkt. Kādā veikalā iepirkas Edgars, maza vai liela veikala? Kāpēc tu tā domā? Pareizi, mazā, jo tekstā bija minēts, ka veikals atrodas blakus mājā. Parasti blakus mājā atrodas mazi veikali. Lielveikali atrodas centra vai kaut kur liela laukumā. Kā tu ej uz veikalu? Ar sarakstu vai bez tām? Droši vien, ka vecāki raksta tev sarakstu vai zīmīti. Kā tu domā, kāpēc labāk iet uz veikalu ar sarakstu? Pareizi! Tad tu noteikti neaizmirsīsi, kas tev ir jānopērk. Droši vien, ka tavi vecāki arī raksta sarakstu pirms veikala apmeklēšanas. Atkārtosim. Kas ir nauda? Kādus naudas veidus tu zini? Kāpēc vajadzīga nauda? Un tagad mājas darbs. Ko tu vari nopirkt par 2 eiro? Izveido iepirkumu sarakstu vai sarakstus. Uzraksti vismaz 2 vai 3 variantus, vari vairāk. Piemērs ir piens 90 eiro centi, biezpiens 70 eiro centi, gaļas pīradziņš 40 eiro centi. Paldies par uzmanību!